Šī ir mana podkāsta būtība, pirmā epizode, kas saucas Kā mēs sākam domāt svešas domas. Un es ilgi domāju, ko tad uzaicināt uz manu pirmo podkāstu. Nolēmu, ka ko gan es varētu citu uzaicināt, kā savu vismīļāko cilvēku, savu vīru, Ivaru Muižnieku, kurš ir arī šīs burvīgās grāmatas autors. Grāmata saucas Putina naratīva Eiropas Savienības valstu vadītāju lēmumos, informatīvās telpas ietekme stratēģisku lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā. Sākotnēji izklausās ļoti sarežģīti, bet jāatzīst, ka tur ir diezgan daudz arī psiholoģiskā daļa, analītiskā daļa. Un kādēļ man bija interesanti tieši runāt ar savu vīru, nevis ar kādu svešinieku? Tādēļ, ka mēs no rītiem diezgan daudz sarunājamies, diskutējam par politiku. Un viena no tām tēmām ir, kā tad mēs saprotam, kurā brīdī kādi skatījumi, kādas domas, ka tās tiešām ir mūsu, nevis mēs esam pa daudz salasījušies internetu, sociālos mēdījus vai pa daudz saskatījušies ziņas un patiesībā ietekmējušies no tām ziņām. Un tad man tā kā dīda jautājums, kas tad to veido? Un Ivar, tavā grāmatā ir ļoti daudz aprakstīti psiholoģiskie aspekti, un tu man to esi skaidrojis, bet man šķiet, ka citiem cilvēkiem arī tas būtu jāzina. Tādēļ es šodien ar tevi gribu pirmkārt parunāt par tavu grāmatu, jo es ļoti, ļoti lepojos, ka tu viņu esi uzrakstījis. Un otrs, es gribu, lai tu pastāsti, tā kā līdzīgi kā tu man vienmēr esi skaidrojis gan par vēsturi, gan citiem notikumiem, tā saprotami. Kā tad mēs varam zināt, kurā brīdī tās domas, kuras mēs domājam, ja tie teikumi, ko mēs pasakam, ka tie ir mūsu, nevis tie ir, piemēram, ielikti naratīvi mūsos, un mēs viņus vienkārši atskaņojam, kurā brīdī mēs kļūstam par uporu. Bet pirms mēs ejam padziļināt pie tās tēmas, man uzreiz jautājums, kā tu nonāci pie tā, ka tev vajag grāmatu sarakstīt? Jo grāmatas sarakstīšana, tas ir tāds ļoti personisks brīdis. Par grāmatas sarakstīšanu es domāju ļoti sen. Patiesībā daudz senāk nekā vispār satiku tevi. Bet nebija pienācis tas brīdis un nebija pienākusi varbūt tā iespēja un arī tā zināšanu bāze un vēlme kaut ko izdarīt. Jo tas, ko es šajā grāmatā ieliku iekšā, es ieliku iekšā savu pieredzi un arī zināšanas no sava dienesta laika. Gan armijā, gan tiesības sargājušās iestādēs. Un arī tajā nekrietnajā lietā, ko mēs saucam par cilvēku izspiegošanu, jeb operatīvo darbu, bet katram jau jāsaprot, ka tas operatīvais darbs vai tā cilvēka izspiegošana vai cilvēka vervēšana, tas jau nav nekas pretdabisks. Mēs to darām ikdienā. Tas, ka mēs to nesam. Mēs ietekmējam cilvēkus, mēs izspiegojam, mēs viņus analizējam, mēs par viņiem vācam informāciju, bet mēs to nedarām pēc noteikta algoritma, mēs nedarām pēc grāmatas, mēs vienkārši tādi esam. Tā ir mūsu būtība izzināt objektus sev apkārt un izdomāt pareizās schēmas, kā viņus izmantot. Vai es pareizi saprotu, ka tu tikko pateici, ka mēs visi pēc būtības manipulējam, izspiegojam un mēģinam ietekmēt citus cilvēkus? Tieši tā mēs darām un atbildi par to, kāpēc mēs tā darām, slēpjas antropoloģijā. Antropoloģija šajā darbā es ieliku iekšā antropoloģiju, jo tā bija ļoti interesanta un atbilstoša tematam un arī es par to daudz ko uzzināju. Kaut ir piemēram par tādu jēdzienu, kā jaunā mūsu gadsimta antropoloģija, kas skaitās digitāla antropoloģija. Tā ir vesela antropoloģijas nozare, institūts pareizāk sakot, kas pēta cilvēku mēģiedarbību digitālajām iekārtām. Ar sociālajiem mēdījiem un dažādām platformām. Un tā ir mūsu būtība. Mēs redzam objektu, mēs izvērtējam, mēs ievācam par viņu informāciju, mēs analizējam, un tad mēs pieņemam lēmumu. Viņš ir labs vai slikts, mēs viņu varam izmantot, vai mēs nevaram izmantot savā labā. Un kā mēs to darīsim? Mēs izstrādājam savu stratēģiju. Un tikai kaut kādā brīdī mēs jau to darām automātiski un neapzināti, bet realitātē, tā operatīvais darbs un tas, ko mēs saucam to cilvēku vervēšanu vispārējais, tas vienkārši ir uzlikt uz papīra un tā jau ir tāda
zinātniski pamatot teoriju, bet principā tas ir tas, kā mēs darbojamies. Un tajā grāmatā, gan izvēloties šo tematu un rakstot, es to visu tur ieliku iekšā. Jo mans šajās grāmatas uzdevums bija tā, ka zinātniski pamatot to, ko es jau domāju. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es pētīju daudz avotus, lai to, ko es izprotu, kā es to izprotu lietas un kā es tās redzu, tikai uzrakstīt tādā formā, lai tas būtu nevis mans izdomāts, bet zinātniski pamatots. Nu, pagaidi. Labi. Tātad sanāk, tā ir tava empātiskā pieredze plus psiholoģija. Nu, tad ir jautājums, kāpēc tieši narratīvi ir jāpēta? Piemēram, kas ir tas būtiskais tajos narratīvos? Jo es dažreiz dzirdu, ka, piemēram, žurnālisti vienā televīzijā pasaka kādu frāzi, tad es skatos, ka tas pats ir uzrakstīts, un tad es dzirdu, ka vēl kāds cits cilvēks tieši tādā formulējumā pasaka. Vai tas ir tas narratīvs? Vispār sāksim ar to, kā mēs lietojam vārdu narratīvs. Mēs tādā šaurākā izpratnē lietojam narratīvu kā stāstījumu par kaut ko, kā sistematizētu stāstījumu. Bet patiesībā narratīvs ir daudz plašāks. Viņš nav stāstījums, bet tā ir sistēma daudziem stāstījumiem. Tas ir hierarhisks stāstījumu kopums, kas likumsakarīgi un mērķiecīgi noved pie kaut kāda gala stāstījuma, kas ietekmē šo cilvēku. Tas ir līdzīgi tāpat kā dezinformācija. Dezinformācija nav pilnīgi meli. Katrā dezinformācijas epizodē ir zināma taisnība, tātad patiesība. Viņi sagrozīti, pārspīlēti, bet pamatā viņi ir. Lai cilvēks noticētu propagandai, viņš ir jāgatavo šim ar dezinformāciju, viņi gatavo šī propagandai. Jo propaganda jau var būt pilnīgi meli. Un līdzīgi tā ir narratīva. Narratīva ir vesela sistēma. Tā ir sistēma, stāstījumu kopums, kas noved pie tā, kas notiek tas, ko tu saki, kad kāds kaut ko pasaka, un tad vēl 3-4 cilvēku starpā, un tad pilnīgi kāds cits cilvēks nevis atkārto to, ko tas pirmais ir pateicis, bet viņš jau šo domu pasniedz kā savu. Viņš uzskata, ka viņš jau to ir izdomājis, ka tas ir viņš ir autors šai idejai, tas ir viņa stāstījums. Un tā ir tā narratīva būtība, ka mēs ietekmējam tik tālu, ka mēs vairs paši neapzināmies, ka mēs jau atdarinam vai daram to, ko patiesībā kāds cits mums ir licis. Bet tad man ir papildus jautājums. Piemēram, es lasīju tavā grāmatā, un tur bija diezgan detalizēti aprakstīts tas, ka ir atšķirības, kurā vidē tu esi. Jo tad ir jautājums, ja cilvēks dzīvo Latvijā, viņš dzird tā kā vienu to narratīvu. Respektīvi, viņam ir viena konkrēta informatīvā telpa. Bet tad viņš aizbrauc uz citu valsti dzīvot. Viņš turpina patērēt daļai Latvijas mēdījus, bet tai pašā laikā vēl arī klāt citus. Un tad ir jautājums, cik liela ietekme ir tai videi, kas ir ap to cilvēku, šī narratīva veidošanā. Ja mēs runājam par narratīvs ir pats narratīvs, stāstījums, teksts, ko mēs atstāstam, ir daļa no lielākas sistēmas, ko plašāk zinātniski sauc par narratīvu. Tas nav stāstījums. Un tur jāsaprot, ka šie stāstījumi, kad viņi tiek veidoti, vai viņi veidojas dabīgā ceļā, viņi neveidojās sabiedrībā kā viengabalainā masā. Viņi veidojas atsevišķās sociālās grupās, kopienās. Un tur jāsaprot, ja jūs dzīvojat, tagad moderni to saucam kopienā, bet jūs dzīvojat kaut kādā savā grupā, savā kopienā, kur nav svarīgi tie 100 vai 200 cilvēki, vai tas ir vesels ciems, varbūt 5000 cilvēku, bet tur ir noteikti informatīvā vide, vai, piemēram, tur masveidā raida tikai Krievijas televīzija. Tad šie 5000 cilvēku vadīsies pēc tā, ko viņi dzird tajā ārējā resursā Krievijas televīzijā. Un tas ļoti dziļi iesakņojās cilvēku domāšanā, jo tā, ka mēs runājam par informatīvo ietekmi, mēs nerunājam par lietu, es šodien dzirdēju, tāpēc es tā domāju. Tas ir tas, kā darbojās informatīvā ietekme, kā darbojas narratīva, ka labs narratīvs ir ilgstošs narratīvs, vairāk 10 gadu, tas nav gada jautājums. Tātad
mēs ar šiem narratīviem izaugam kopā, viņi iesēžās, viņi veido mūsu apziņu, mūsu izpratni par pasauli. Un pat ja mēs nomainām vidi, mēs aizbraucam uz citu pasauli, mums pietiek tikai nelielu impulsu, nelielu iniciatoru no vecās pasaules, ka mēs atkal sākam domāt tāpat, kā mēs domājam pa vecam. Jo ir ļoti daudz teicieni un izteiksmes un folklorā, kad mēs nevaram vienkārši sevi uz sitienu izmainīt. Mēs domājam tā, kā mēs domājam. Tu vari Latviju aizsūtīt dzīvot uz Ņujorku, bet viņam vienalga būs uz palodzes poca puķiem. Vai tomātu viņš audzēs. Tā ir mūsu mentalitāte, domāšana, kas mums jau iesakņojusies gadsimtiem un gadiem. Un tā narratīva būtība, šī stāstījuma būtība, kad neviens jau neko neizdomā no jauna. Viņi pa lielam mūsu programmē, tāpat kā mašīna, bet mums jau apakšā ir bāzīti pamatiņš. Un tajā brīdī, kad tu saproti to cilvēku, vai tu saproti to sociālo grupu, kurā tas cilvēks dzīvo, tad tu jau vari sākt iepludināt noteikti stāstījumu šajā sociālā grupā, un tas cilvēks jau sāk darboties līdzīgi. Šeit neiet runa par, jāsaprot, ka narratīva neiet runa par individu, iet runa par sociālu grupu, kaut kādu grupu pēc iedalības. Tie var būt žurnālisti, tie var būt politiķi, policists Rīgā, policists Latgalē. Katram ir savas ikdienas problēmas, katrs kaut ko dara savādāk, katrs domā savādāk, dzird lietas savādāk, redz lietas savādāk. Mēs visi esam individuāli, bet viņi pulcējas vienā grupā. Un tad narratīvs strādā uz šo te grupu. Tātad, ja iepludina narratīvu stāstījumu kādā konkrētā grupā, tad visi, lielākā daļa šo grupas locekļi sāks domāt un kaut kādā tiešā vai netiešā veidā šo narratīvu atdarināt. Bet kāds to darīs 10%, kāds to darīs 5%, kāds to darīs visu 60%. Jo tas ir stāsts par to, kā mēs iegūstam informāciju, bet pie informācijas iegūšanas mēs aizmirstam vienu lietu, kā mēs analizējam informāciju. Bet tad ir jautājums, kā tad mēs analizējam informāciju? Kas ir tie mehānismi, kā mēs to varam izdarīt? Viens tu saka, ka mums tā manipulācija ir, viņi ir zemapziņas līmenī, mēs pat dažreiz nesaprotam. Bet vai tu vari izstāstīt, kas ir tie mehānismi, kas cilvēkam ieslēdzās, un varbūt nākamreiz mēs, klausoties ziņas, varētu ieklausīties sevī? Vislabāk, jebkurš narratīvs, jebkura dezinformācija vai propaganda strādā uz cilvēku bailēm. Un tas ir arī ietvers manā grāmatā. Es daudz runāju par mēģinu izstāstīt šīs attiecības starp lēmumiem un cilvēku pagātni. Šolts ir dzimis noteikti tajā laika periodā, viņš vēsturiski pieredzējis noteiktus. Viņš bija jauns, tā kā bija vēl Padomju Savienība, viņš bija aktīvs tajā visā. Viņu noteikti ietekmēja ļoti būtiski ietekmēja tā laika politiskie notikumi, kas arī izriet no draudiem. Un draudi vienmēr ir tas dzinuls, kas mums liek pieņemt lēmumus. Ja jūs redzat objektu, jūs pirmkārt svešu objektu, jums automātiski neapzināti jūs izvērtējat, viņš man apdraud vai viņš man neapdraud. Tad jūs tumsā redzat ēnu, jūs neskrienat ēnai virsū, jūs apstājaties. Un jūs saprotat, bīstami, nav bīstami, var iet klāt, nevar. Un tikai tad jūs sākat domāt par pārējām savām vajadzībām. Un tāpat ir ar informāciju, tāpat ir ar narratīviem. Mēs ļoti bieži, es domāju, politiķi, Nacionālās apvienības narratīvs, ka Krievi nāk. Un tā ir vesela sāga latviešu mentalitātē, ja mēs zinām, ko nozīmē šī okupācija. Tātad pareizi ietērpjot esošos notikumus kaut kādā konkrētā ziņojumā, mēs atkal cilvēkam stāstam, tad Krievi nāk, tie draudi, balsojiet par mums, mēs šos draudus jums likvidēsim. Tā, un cilvēks saprot, jā, es redzu draudus, un šī organizācija laimeslēdz, ka šos draudus novērsīs. Pēc tāda algoritma mēs vienmēr arī darbojamies. Un tad, kad mēs redzam kādas kairinošas ziņas par to, ka mūs kaut kas apdraud, vai tūlīt viss būs slikti, mums vienmēr jāmeklē
nevis tā jāsāk domāt, tā ir patiesība vai nav patiesība, bet mums jāmeklē citi viedokļi. Nē, komentāri Facebookā nebūs citi viedokļi, jo Facebook un sociālā tīkli ļoti plaši tiek izmantot dezinformācijas kampaņās, un tur kāpēc cilvēki komentē un ko viņi komentē. Ļoti bieži viņi to dara apzināti un par maksu, lai jo konkrēto informāciju novirzītu līdz konkrētam rezultātam, ietekmētu cilvēku. Bet runājot pie ikdienas, ja jūs redzat, kad jums šķiet, ka šis, ko jūs noskatījāt, ka tas jūs apdraud, tad trīsreiz dziļi ielpojiet un padomājiet, vai tas tiešām tā ir. Un mēģiniet rast uz atbildi uz jautājumu, kāpēc. Kāpēc tas emocionāli man ir paņēmis, ja kāpēc man liekas, ka tā ziņa ir draudoša? Jā, kāpēc man liekas, ka tā ziņa ir draudoša? Kāpēc es tieši šo ziņu atceros, bet 10 citas ziņas neatceros? Jo gan visos stāstījumos, gan dezinformācijā tā būtība tāda, ka tad es spēlēju jūsu bailēm, es zinu, modelēsim situāciju. Es zinu, ka tu baidies no lietas X. Bet man vajag, lai es baidos es baidos no kara Latvijā. Tātad tu baidies no kara Latvijā. Jā. Ja es tev sistemātiski došu informāciju par to, ka karš nāk un argumentēšu ar tev saprotamiem loģiskiem pieņēmumiem, kāpēc tas tā ir, un tad kaut kādā, kad būs jau izveidojies informācijas fons, ap puspatiesībām, maniem pārspīlējumiem, un tad es tev iedošu pēdējo informāciju, kas apstiprinās tavu visu iepriekš dzirdēto, ka tu tiešām domā, ka karš ir atnācis, un tad tu darīsi tā, kā es gribu. Noteiktu darbību. Tad tu aizies, nobalsot, tu aizies vai izdarīsi tā, kā es gribu. Nezinu. Pārdos visu un atdos man naudu, jo tu domā, ka karš nāk un tā būs foršāk un drošāk. Ja? Āmen. Tā tas arī darbojās. Un šīs bailes vienmēr visam pamatā. Bet labi, tad man ir jautājums. To mehānismu es izprotu. Bet kā tad cilvēks, kad viņš klausās, kā viņš zina, ka jā, šis ir, tu saki, pirmais ieelpot dziļi un analizēt, kāpēc tās bailes tev ir tieši par šo ziņu, kāpēc tā ziņa tieši tev uztver. Bet ja tas cilvēks regulāri, tā kā intuitīvi pievelkās pie tāda tipa ziņām, un viņš klausās, un tikai tas viņu aizķer, tad kādā brīdī, kur ir tas brīdis, kad, es nezinu, jau ir tās informācijas ir tik daudz, ka viņš jau vairs ar saviem spēkiem netiek atpakaļ. Un ja viņš vēl aiziet pie kāda drauga vai paziņas, kam viņš uzticās, un pajautā, ko tu par to domā, un viņš vēl apstiprina, kas varētu būt šis leģitīmais, viņa prāt, leģitīmā autoritāte, kurš saka, jā, tas tā ir, tad jautājums, kurā brīdī tu saproti, ka tās bailes tevī ir ieliktas no malas, nevis tās ir tavas, nē, tev jau ir viņas bailes. Respektīvi, es gribu saprast, kur ir tā robeža starp to, ka es tā domāju un ka man citi liek tā domāt. Kā to robežu noķert, kā atpazīt un varbūt kā arī no viņas izvairīties. Labi. No sākuma saliksim kopējo bildi no lielākā un mazāko. Ja mēs runājam par kaut kādām ģeopolitisko situāciju. Paņem kādu piemēru, ikdienišķu piemēru. Ģeopolitisko situāciju, kad, kad Krievi tūlīt uzbrūks Baltijas valstīm. Par to runā un visādi leģitīmi avoti, ko mēs varam uzskatīt par leģitīmi, ceļši tie kaut kādi Ukrainas avoti vai ārvalstos, saka, jā, tas tiešām tā notiks, jo viņi to dara. Bet viņi jau to pusgadu stāsta. Un es jau pusgadu jau tu baidies, un tad apsēdies un padomā, pirms 3 mēnešiem tev bija tieši tāds pašs izjūtas. Tu tāpat tieši baidies. Un tev leģitīmām avoti tev apstiprināja, ka tas tā būs. Jo ir jāsaprot, ka ir situācija pēc fakta, kad kaut kas notiek, mēs reaģējam, bet, kad mēs runājam narratīvu un dezinformācijas kontekstā, tad tas ir ļoti ilgs laika nogrieznis. Cik ilgs? Tie gadi. Tā ir stratēģija. Latvijā, sāksim ar to, ka mums ir izpratne par to, kas ir stratēģija, ka mēs sakam, stratēģiskie plāni sākās no 5 gadi. Nē, stratēģiskais plāns nav ne 2 gadi, ne 5 gadi, viņš pat visdrīzāk nav 8 gadi. Stratēģija sākās no 8 gadu uz augšu.
tu 10, 15, 25, 45, ka tā ir stratēģija. Un tur jāsaprot, ka tie, kas plāno šos te narratīvus, tie, kas attīsta šo sistēmu, ietekmēšanas sistēmu, viņi plāno tik lielo nogriezienu. Tāpēc ir noteikti veida dezinformācija vai narratīviem jūs var barot gadu desmitiem vai visu mūžu garumā. Un jums ir jāspēj izvērtēt reālā situācija, vai tas tiešām tā bija. Tipiskākais Padomju Savienības narratīvs attiecībā uz vispār Padomju Savienības valstīm, tā ir skaitā Latviju un ja ir uz Latvijas, tas mums ļoti ir. Mēs jau paši neko nevaram. Jūs jau latvieši bez mums neko nevarat. Un te, kad atguva neatkarību, kad Latvija nopelnīja Olimpiskajās spēlēs pirmās zelta medaļas, tad tas lielai daļai izšāva smadzeni. Kā, bet mums taču teica, ka mēs neko nevaram, bet teica, ka mēs arī bez viņiem varam. Un tas ir jāsaprot, ir jāspēj analizēt situācija, jūs cenšas ietekmēt ilgā laika periodā. Tad jūs paņemiet nogriezni ar savām bailēm, ar kaut kādām lietām, jo kādu mums baidieties un paskatieties. Tas ir noticis, ko jums stāsta, vai tas nav noticis. Tad īsākajā mirklī tā ir vienmēr informācijas iegūšana no vairākiem avotiem. Ja mēs runājam LNT ziņas vai TV3 ziņas un panorāma, tie droši vien nebūs vienādi, tie nebūs dažādi avoti. Jā, bet tieši es arī to gribēju jautāt. Tātad, ja tu skaties Latvijas ziņas, lieto Facebooku, lieto X-u, kas tad ir tie alternatīvie informācijas avoti, kur es varu paskatīties? Nu, ja jūs zinat citu valodu, tie droši vien būs dažādi rietumu avoti. Tad tie būs Eiroņūs, jūs arī jūs Krievijas avoti jūs redzat, jūs varat paskatīties. Jūs varat redzēt to, kas notiek Latvijā, to, ko es stāstījuši Krievijas avotos, un ko, piemēram, saka Eiroņūs, vai ko saka BBC vai citi. Šī informācija, narratīva un dezinformācija savstarpēji miedarbojās. Jūs nevariet pateikt A un nepateikt B. Ja tur Maskavā kāds pasaka A, tad jūs tajā pašā stāstījumā pateiksiet B, trešais pateiks C. Jā, tā ir grūta analīze, tā ir sarežģīta, bet pavisam ikdienišķām lietām pavērojiet, piemēram, Facebooku. Nu, pirmkārt, Facebooks rāda to, ko jūs gribat redzēt. Tad paskatīsieties velosipēdu vienreiz, jums nāks reklāmas velosipēdu. Jūs vienreiz noticēsiet, paskatīsiet kādu, palasīsiet intervijā politiķi X, jums nāk par šo te politiķi X arī visu laiku ziņas. Jums sāks veidot šī konkrētā informatīvā telpa, ko jūs esiet iedziļinājušies. Tas, kas Facebookam ir jūs pavērot, kad ja panorāmā pasaka kaut ko labu vai sliktu, tad jūs to pašu atreferējumu atbilstoši jūsu bailēm atradīsiet jau Facebookā. Kāds būs nokomentējis, kāds būs uztaisījis jau ierakstu, kāds būs nofilmējis video, kāds būs pārpublicējis ziņu no kaut kāda leģitīma avota, kas noliedz vai atspīd to, ko jūs jau redzējat panorāmā. Tad Latvijā viss ir slikti. Latvijā viss ir slikti, nekā laba mums nav. Tiklīdz ziņu mēdījos parādās kaut kas labs, ko Latvija ir izdarījusi, tad uzreiz mēs redzam Facebookā kārtējos ekspertus un diagrammas, kas parāda pilnīgi pretējo, viss ir slikti. Un tie ir šie te, kā es saku, marķieri, kas uz mums iedarbojās. Mums ir daudz tādu. Un šie marķieri, triggeri, sauciet, kā jūs gribat, viņos mums iekšā ir, un viņi ir ielikti gadu desmitiem ilgi. Mākslīgi un arī dabīgi, tāpēc, ka mēs esam auguši tajā sistēmā, kur mēs esam auguši. Kāpēc rietumi mūs nesaprot? Viņi nekad nav dzīvojuši Padomju Savienībā. Bet tagad tu mani padarīji vēl uzmanīgāk. Tātad tu saki, ja tev parādās ziņa, tu skaties leģitīmajos līdzekļos, piemēram, ārzemēs, CNN, BBC, bet te pašā laikā skaidri un gaiši tu esi uzrakstījis Putina narratīvi Eiropas Savienības valsts vadītāju lēmumos. Tas nozīmē, ka ja es aizeju un palasu, ko rakstā, piemēram, Eiropas parlamenta deputāti, tad jautājums, vai es nenonāku lamatās? Tā arī
tā ir Krievijas federācijas naratīva struktūra. Mēģināšu schematiski izstāstīt. Tas cilvēks, kurš sev sauc par caru, vai kā viņš izdomā, ka Ukraina neizdevsies valsts. Viņš saka, mēs tagad runāsim par to, ka Ukraina neizdevsies. Kā tas darbojās? Loģiski viņš jau stāstīja Krievijā, kad Ukraina neizdevusies valsts. Tur ir ļoti daudz veidu, kā to cilvēkiem piespiest noticēt, brīvprātīgi piespiest kārtā, bet viņi tam noticēs, un viņi darīs tā, kā cars gribēs. Bet kaut kā jau tā ideja jāpasniedz ir rietumu presē, cilvēkiem, politiķiem, žurnālistiem, lai viņi sāk stāstīt to pašu naratīvu, ko viņš ir izdomājis, ka Ukraina neizdevusies valsts. Tātad kā tas notiek? Ir intervijas, ir dažādas uzstāšanās, preses konferences, kur cilvēki kaut ko par šo konkrēto tēmu pastāst. Varbūt neveiksmīgi, veiksmīgi. Bet preses konferences kur? Eiropā, Krievijā? Tātad Eiropā, Krievija organizē preses konferences? Nē, ir labi. Labi, iesim savādāk. Krievija izdomāja, ka Ukraina neizdosies valsts. Tad tā ideja jāiznes no rietumiem. Viņi nevar aiziet pie Makrona un pateikt, hei, tu tagad man ticēsi tam, ka Krievija neizdosies valsts. Ukraina neizdosies valsts. Mēs tam tā, tad nevienam tādu sitiem neticēs. Tā kā tas notiek? Tātad ir šī informācija jau publiski tiek publiski ir publicēta un pamatota jau kaut kādos noteiktām sociālām autoritīvos rakstos, ka tas tā varētu būt pieņēmuma formā. Tātad zinātnieki vai patiesībā dezinformācijas radītāji izmantojot zinātnieku vārdus, uzvārdus, atsaucoties uz viņu it kā esošām publikācijām, pastāsta, kāpēc Ukraina neizdosies valsts. Pēc tam šī informācija jau ieplūst iekšā jau informatīvajā telpā. Tātad viņi ieplūst Facebookā, dažādos žurnālos, jebkur citur. Tas ir viedoklis. Pēc tam jau citi zinātnieki analizējot vai autoritātes analizējot šo te jau citu cilvēku viedokli, arī iespējams pasaka kaut ko neveiksmīgu. Un tas rada iespēju jau atkal dezinformācijas radītājiem atsaukties jau uz reālu zināmu zinātnieku vai politiķu, ka viņš tā ir teicis, ka viņš arī tā domā. Un tas ir tāds kā ritenis, kas sāk velties. Ja viens pasaka A, otrs pasaka B, trešais pasaka C. Lai būtu skaidrs Eiropas Savienībā, es varu samaloties, bet ja bija runa, es pareizi saprotu, bija runa par 23. gadu, kad Eiropas Savienībā tika bloķēti 180,000 viltus mājas lapas, kuras pārpublicēja Krievijas naratīvus ar sabiedrībā zināmu personu atsaucēm un vārdiem. Īstiem, reāliem, ka viņi to ir domājuši, ka viņi tā ir teikuši. Tātad es uzrakstu kaut kādu rakstu, ka tu esi teikusi kaut ko, un es šo rakstu palaižu iekšā, un šīs raksts pārpublicējās. Dažādi zinātnieki par to diskutē, autoritātes par to diskutē. Vai tu zini, vai tiešām tā varētu teikt, vai tā ir taisnība vai nav taisnība. Bet tad tā ir dezinformācija vai kas tas ir, ja tie raksti tiek palaisti? Tā ir dezinformācija. Jūs savu naratīvu, ja mēs runājam par Krievijas naratīvu, šajā gadījumā par Krievijas naratīvu, ja Krievija savu naratīvu izplata ar dezinformācijas palīdzību. Tas dezinformācija tie ir viens no rīkiem. Tad pasaka dezinformācija, kas tas ir? Tas ir pilnīgi meli? Dezinformācija daļēji patiesa informācija, kas ir radīta ar mērķi ietekmēt auditoriju. Tā kā to vajag ietekmēt. Un kas ir propaganda? Propaganda var būt jebkas. Propaganda var būt jebkas, kas pārliecina par kaut ko, kad valsts, vai šajā gadījumā valstis dara pareizi, vai citas valstis vēlas izdarīt kaut ko kaitīgu. Atšķirības ar dezinformāciju, propaganda tā, ka dezinformācijai vienmēr būs kriptiņa patiesības.
interpretēta, pārspīlēta, bet tur būs kaut kāda atsauce uz patiesību. Propaganda var būt pilnīgi jebkas. Solojevs izdomāja Krievijā, kad Baltijas valstis taisās uzbrukt Krievijai. Un tā ir propaganda. Tā nav dezinformācija. Tas, kad Baltijas valstis, piemēram, izbūvēja robežu noteiktos posmos un atstāja kaut kādas koridorus, kur no fortifikācijas, tāpēc, lai uzbruktu, tā jau būtu vairāk dezinformācija, ja viņš parādītu bildes un konkrētas lietas, kur šīs fortifikācijas nav. Tā būtu interpretēta informācija. Un tā ir jāsaprot, ka propaganda var būt jebkas, dezinformācija jau mērķēta informācija, kurā ir kripatiņa patiesības. Jo cilvēki dezinformācijai tic, tāpēc, ka viņi tajā saskata kādu patiesību, ko viņi jau zina. Un tagad atgriežoties pie mana pirmā jautājuma. Tātad mēs sekojam līdzi sociālajos tīklos, ziņās, noticam, mums rada trauksmi, mēs ejam pārbaudīt leģitīmu resursu, kas, piemēram, ir kāds Eiropas Savienības resurs, kur tu tikko pateici, ka 180,000 mājaslapas Eiropas Savienībā, tātad ar dezinformāciju. Tad tu man izstāsti, kā tas cilvēks, kurš grib saprast, vai tā ir patiesība, reāli vispār to var uzzināt? Īsti jau, ja jūs man jautājat, vai ir recepte, kā to var uzzināt, jau īsti jau nav. Es teikšu tā, tas ir kā es nezinu, slimnieks ar mentālām problēmām, ar garīgām problēmām, viņam halucinācijas. Ja viņš spēj saprast kaut kādā apgaismības brīdī, ka viņš redz halucināciju, bet tā halucinācija nav īsti, viņš to spēj cīnīties un to ignorēt, viņš to spēj iziet, jo informatīvā telpa, es teikšu tā, viņa ir pilna halucinācijām. Ar mūsu izpratni ar halucinācijām par to, kā notiek lietas. Un ja jūs man jautājat, kāda ir tā recepte, kā atšķirt pareizo informāciju no nepareizā, kas ir patiesi, viņas nav. Tas ir, katram ir jāspēj atbildēt uz jautājumu, kāpēc? Kāpēc tā domāju? Kāpēc man tas uztrauc? Kāpēc man tā lieta? Kāpēc tā ir taisnība? Kāpēc Jānis tā teica? Kāpēc Pēters tā teica? Kāpēc iespējams viņam taisnība? Kāpēc tas deputāts tā pateica? Tur pats var sajūgt prātā. To nevar izanalizēt un izprast, bet ir kopējie lielie nogriežņi, nogriežņi mūsu dzīvē, kad, ja tev atnāk ziņa, ka pasaka, ka rīt veikalā vairs nebūs ne grama pārtikas, un tev no tā ir bail, tu uz to var uzrauties un aizbraukt nopirkt pilnu grozu pārtiku. Jā, bet ja tu ieslēdz saprātu, un tu saproti, ka ja tu pat veikalā bija pilni plaukti, tad loģiski, un arī noliktavās kaut kas ir, tad nebūs tā, ka nekā nebūs rīt. Bet redzi, atkal... Nekas var būt pēc nedēļas vai 2 vai pēc mēneša, bet tā būs situācija un problēma, ko ne tikai tu, bet visi citi risinās. Bet ieslēdz tā vēsturiskā atmiņa, bet mūsu vecākiem taču padomu laikos bija, ka bija tukši plaukti. Bet tā bija sistēma. Tas nebija tā, ka šodien 10. vakarā plaukti bija pilni līdz augšai, un rīt 6 no rīta tur vairs nekā nebija. Tā bija sistēma, tā bija vesela valsts, tā uzbūvēta ekonomika. Un tas nozīmē, ka tātad viens no paņēmieniem, ko mēs varam izmantot, lai saprastu, ir apstāties un objektīvi mēģināt izvērtēt faktus. Tos faktus, ko mēs zinām, mums katram ir zināmi fakti. Ja mums pasaka, kad tipiskā krāpniecības schēma, jums atsūta, jūsu tuvinieks ir nokļuvis autoavārijā, tad jūs taču neskrienat uzreiz uz slimnīcu tajā pašā brīdī. Jūs apsēžaties un jūs pirmot mēģināt viņu sazvanīt. Tad tas fakts, pirmais fakts, ka viņam telefons par zvana. Otrais fakts, ka viņš paceļ telefonu ar atbildi, ja? Vai kāds cits atbild, vai, nezinu, brālis atbild, pasaka, nē, viņš tur ārā dārzā kaut ko dara. Tad tas ir tāds mazas schēmiņas, bet tie fakti pa grāmatu mēs ļoti aizgājām prom no grāmatas, bet šie
politikā, stratēģijā šie fakti ir vēl plašāki. Un tā pa lielam, ja cilvēks, kurš daudz maz interesējas par to, notiek viņa apkārt, viņi ir vieglāk saprotami un viņi ir vieglāk izfiltrējami. Ja mēs tagad objektīvi skatāmies, mēs varam paņemt pilnīgi kādu zinātnisko fantastiku, kad, nezinu, mēs jau varam paziņot, ka mēs pēc mēneša uzbūvēsim staciju, kur dzīvos cilvēki. Mēs zinām, ka tas tā nenotiks. Viņi tik ilgi lidoja dažas dienas un tik ilgi gatavojās. Un tie ir mums zināmi fakti. Mēs nevaram, mēs nevaram pateikt, ka rīt Latvijā nebūs maizes, tāpēc, ka mums vairāk nav graudu. Nekas nav noticis. Katastrofa nav notikusi, labības rezerves fiziski nav izzudušas. Tas nozīmē, viņi var būt citi iemesli dēļ, kāpēc varbūt nebūs vai būs mazāk, bet nevis tāpēc, ka nav graudu. Vai mums rīt nebūs Latvijā dzeramais ūdens. Fakts par to, ka tas ūdens mums ir, nevis fakti. Ir interpretācijas un ir fakti. Tas, ko mēs redzam Facebookā, ko mēs redzam komentāru, mēs tur vairāk redzam interpretācijas. Labi. Par faktiem, ko mums jau pasaka leģitīmie mēdīji. Tas jēdziens leģitīmie mēdīji. Katrā valstī sava propaganda, informatīvā sistēma, un propaganda nav nekas slikts. Propaganda ir laba, viņa valstī vajadzīga, tā ir neatņemama valsts un sabiedrības pārvaldības daļa, ja viņi nav vērsti uz naidu pret citām sabiedrībām, pret citiem cilvēkiem, pret citām tautām. Tad viss ir kārtībā. Katram mums vajag savu uzburt rozā krāsu, rozā mākoņus, un lai foršāk visiem dzīvot, un viss varētu darīt. Bet tur ir jāsaprot, katrs medijs, katrs politiķis mēģinās kaut ko interpretēt tā, kā viņam tas šķiet pareizāk. Tu latviešiem ir super teiciens, ka esam savus krekls tuvāks. Tā tas ir, un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē. Tad vienu un to pašu ziņu interpretēs dažādi leģitīmi mēdīji, bet jau tā kā viņam tas ir labāk. Interpretācijas notiek gan apzināti, gan neapzināti. Balstoties uz to, kas mūsos ir iekšā, kāda ir mūsu dzīves pieredze un kādā situācijā konkrētajā vidē mēs esam. Tas ir jāsaprot. Jā, bet tad es gribu tomēr atgriezties pie tā mana galvenā būtības, ko es šodien gribētu noskaidrot. Tad kurā brīdī mēs varam saprast, ka tās domas, ko es saku vai domāju, nav manas, bet viņas ir ietekmētas no sociālajiem mēdījiem. Iespējams, ka kāds ir ielicis kādu naratīvu. Un kāpēc es to jautāju? Pirmkārt, tas man interesē, un otrkārt, vēl kādu laiku atpakaļ, tā kā es klausos Jurģi Liepnieku, un kādreiz viņš runāja ar Nilu, bet tagad viņš vairs nerunā ar Nilu, jo viņi sastrīdējās. Ja Jurģis pārmeta Nilam to, ka Nils runā krievu naratīvus, un Nils pretī saka, tā nav taisnība, tu mani apvaino. Un tas nozīmē, ka es tajā brīdī dzirdēju, ka Nils runā krievu naratīvu, jo tu man biji labi sagatavojis, tu man biji stāstījis, kas ir krievu naratīva. Bet Nils, dzīvojot savā Kiprā, to nesaprata. Un tad ir jautājums, kurā brīdī mēs kļūstam tādi kā Nils, ka mēs runājam naratīvos, bet paši to pat nesaprotam. Tajā brīdī, ka mums ir abstrakti runājot viens informācijas avots, kurš sistemātiski apliecinājis to, ka mēs tā dzīvojam, ka tā ir patiesība. Bet cilvēki taču ir izglītoti. Nav jau gluži tā, ka viņš lasa tikai X vai tikai Facebooku vai tikai skatās vienas ziņas. Labi, es mēģināšu to, bet tā ir mana pārliecība, ko es nevaru pierādīt. Jā, es gribu dzirdēt. Doktora studijās es to darīšu, un tā ir arī saistīts ar to tēmu, ko es teicu pētīt. Un viena ļoti būtiska lieta. Pētījums nav tikai informācijas iegūšana. Pētījums ir analīze. Un mēs, runājot par to, ka mēs pētām, žurnālisti ļoti bieži runā, ka viņi kaut ko ir izpētījuši. Bet šī pētniecība ir notikusi bez padziļinātas analīzes. Jo jums ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad jūs pētat lietas, jūs viņas iegūstat informāciju no dažādiem avotiem,
jūs nevarat salasīt visu, salikt vienā, tas ir kā zirņus un auzas sabērt visus vienā spainī un mēģināt pēc tam izlasīt ārā izšķirot. Neizdarīsiet prātā sajūksiet mūžību paies, kamēr jūs to izdarīsiet. Pelnušķīt atpūšās šo te. Bet jums ir jāsaprot, ka iegūstot informāciju, viņa ir jāgrupē, viņa jāsistematizē. Ja jūs redzat informāciju, ļoti bieži cilvēki atsaucas uz vecu informāciju. Tad, ja jūs redzat vecu informāciju, tad pirmkārt jūs noliekat to malā kā sekundāru, meklējiet primāru jaunāku informāciju. Un es dzirdēju šo interviju, un tas ir stāsts, tas ir šī diskusija. Man arī lika domāt par to, kad Ukraiņa jau negrib mieru. Jūs jau varētu runāt, atdot Donbasu vai neatdot Donbasu, tas nav primāri. Stāsts par to, kurš kuram uzbruka. Ukraina neuzbruka Krievijai, Krievija uzbruka Ukrainai. Kāpēc Ukrainai kaut kas tagad jādod? Un tā ir tā fundamentāli tā izpratne. Domāju, ka tie dziļāki naratīvi, dziļāki stāsti, Krievijas stāstījums par to, kāpēc lietas notiek tā, kā tas notiek. Jo jums ir jāsaprot, ka Padomju Savienību veidoja 3 valstis. Tā bija Krievija, tā bija Ukraina un tā ir Baltkrievija. Teorētiski tas, ko Putins stāsta, ko viņš grib izdarīt, atjaunot Padomju Savienību, lai viņš atjaunotu Padomju Savienību uz tiem pašiem vecajiem lauriem vai vecajiem pamatiem, kam cilvēki tic tajā telpā, bijušajā PSRS telpā, viņam ir jārestaurē tāda pati. Tad viņām vajag šīs 3 valstis, kas kaut kādā veidā vienojās un atjauno šo Padomju Savienību. Un tas ir šī informatīvā ietekme Latvijā krievalodīgajiem. Tas, ka viņi tagad runā latviski vai viņi ir Latvijas pilsoņi, tas nenozīmē, ka etniski un arī mentāli viņi nāk no tās vidas, ko mēs saucam par Padomju Savienību. Vai ko mēs saucam par Krieviju. Viņi emocionāli ir tuvāki tur. Bet te ir paradoks. Nils ir dzīvojis ilgu savu dzīves posmu Amerikā, nevis Latvijas vidē. Un tas man šķiet vēl paradoxālāk. Viņš var dzīvot, cilvēks var dzīvot, kur viņš grib. Jautājums, kur viņam bija pirmie bērnības gadi un kas viņam bija riņķī. Man ir viens kolosāls piemērs. Man bija viens kolēģis vienā darba vietā, kur es strādāju. Un jauns čalis, viņš ir mācījies Latvijā, viņš ir dzīvis un uzaudzis neatkarīgā Latvijā. Un viņš fano par Padomju Savienību. Kāpēc? Un viņš gaida, tāpēc, ka viņam vecāki tādi. Tāpēc, ka viņam tēvs bija lidotājs, tad Padomju Savienībā tas ir un vai. Viņš nevis lidotājs, viņš bija radioaktīvo iznīcinātāju inženieris. Dzinēju inženieri. Māte bija mediķis. Tad padomju Latvijā šie cilvēki dzīvoja kā nieras taukos. Labāk nekā jebkuri. Un tas bērniņš ir audzis tādā vidē, un tas viņam ir stācīt, ka tā ir tā prekrasnaya strana, которая была и больше нет. Un tas ir vesels, starp citu tas, ka Padomju Savienība bija laba un cik tur viss bija forši, tas ir vesels mākslīgi uzsvērts Krievijas naratīvs. Jā, bet skaties, labi, tu stāst par to jauno cilvēku, bet es tāpat laikā, mana mamma arī padomju laikos dzīvoja labi, viņa bija ļoti labā darba vietā, mums nekad nekas netrūka, bet man nav nostalģijas sajūta par Padomju Savienību. Tava mamma stāstīja, ka Padomju Savienība ir pats labākais, kas vispār pasauli noticis? Nē. Vai nav neviens labāks un foršāks un demokrātiskāks un sabiedrību mīlošās valsts kā Padomju Savienības? Nē. Kur visas nācijas dzīvo draudzīgi kopā vienu otru mīl? Es atceros, viņa tautas dziesmas lika mācīties padomju laikā un tautas tērpu šūvām. Tā ir tā atšķirība, kādā vidē mēs augam. Tā arī mūsu bērnība, mūsu ģimene ir mūsu informatīvā telpa. Un kaut kas no tā aizķirās, kaut kas ne, un ir kaut kādas lietas, ko mums tik dziļi ieliek, ko mēs nevaram izmainīt. Tu nevari izmainīt latvietim to, ka viņām vajag laukus un dārziņu.
Agri vai vēlu, jauns vai vecs, viņš to puķi dobu uztaisīs, vai vismaz uz palodas puķi izaudzēs. Un tā ir tā mūsu mentalitāte. Bet tad es saprotu, ka patiesībā jau līdz galam tu nezini, kura doma būs tava, kura nē, bet to visu pirmkārt sāks, ja es pareizi esmu tagad gan lasot tavu grāmatu, gan arī runājot, gan arī vēl atceroties kaut ko no savām psiholoģijas studijām, tad tā būtība ir tāda, ka pirmais ir tas, ko mums ieliek bērnība, kādas ieliek mums vērtības, pēc tam ir vide, kurā mēs atrodamies, un tad ir tās mūsu bailes, kuras mums nāk līdzi no pašas bērnības, kuras kaut kādos posmos mūs var triggerēt, un tas mūs noved vai nu vienā vai citā informatīvajā telpā, kurā mēs saņemam to, kam mēs ticam, un tad mēs pat to taciņu tad arī reāli aizejam. Jā, bet es gribu saprast, atšķirību starp jūs variet nonākt dažādās informatīvās telpās, bet stāsti par to, informatīvā telpa nav viengabala. Iedomājies, informatīvā telpa ir kā bišu šūna. Labi. Un tās cilvēku grupas, sociālas grupas vai kopienas vai indivīdi, tā ir viena mazā šūniņa. Bet viss tas lielais rāmis ir informatīvā telpa. Un tajā tas medus, ko tur lai iekšā, viņš pietiek katrai šūnai. Katrai šūnai pietiek medus. Un neviens nekad nav pateicis, ka katrā šūnā būs 100% tāds pats medus sastāvs. Ka tā nav tā, ka visas bites ir bijušas pie vienas puķes. Tātad tur ir medus no dažādām puķēm. Un tā ir informatīvā telpa. Katrai sociālajai grupai ir kaut kādi savi akcentiņi, ko jūs ziņojumus uzliek un kam jūs noticat. Tam, kam noticēsi tu, tam iespējams nenoticēšu es, kam noticēšu es, tam nenoticēšu tu. Mēs varam dzīvot vienā informatīvā telpā, bet mums katram būs savi, un mēs katrs no šīs informatīvās telpas paņemsim to, kas mums šķiet pareizāks, tuvāks un kam mēs noticēsim. Tad jau sanāk, ka mēs dzīvojam informatīvajā telpā, tad mēs paņemam kādu informāciju, un tad mēs visticamāk paņemsim to, kuri jau zemapziņā mums būs saistoša. Tas nozīmē, ka tajā brīdī man ir manas domas, bet tas ir papildinājums, kas pavairo manas domas. Jā. Un tad, ja viņas sakrīt ar kādu citām domām, tad tas jau nenozīmē, ka es saku viņu domas. Viņš vienkārši domā līdzīgi kā es. Varētu interpretēt līmenī, bet jums jāsaprot, ka tā dezinformācija ir vērsta uz dezinformāciju. Dezinformāciju netaisu es un nestāstu tev to. Tā dezinformācija un informatīvā ietekme, tur ir starpā valstis, sabiedrības un iespējams miljonus cilvēki. Tad mēs kā indivīds esam pats pēdējais posms? Mēs esam kā indivīds, mēs esam pats pēdējais posms. Ka mēs veidojam informatīvā telpā savā ziņā šīs grupas, mēs apvienojamies, jo mēs ticam vienotai idejai. Kāpēc mēs ticam vienotai idejai? Visdrīzāk tur ir meklējums. Kāpēc vienā telpā var atrasties 10 cilvēki, un kāpēc tikai 2 noticēs vienai ziņai, vienam fragmentam, uz viņiem nostrādās viens triggers, bet uz 5 nostrādās cits triggers, un vēl uz 2 nostrādās cits triggers. Un tad būtu jāanalizē šī konkrētā grupa, tie 5 cilvēki, un jāsāk rakņāties viņu smadzenēs, kas viņiem bērnībā ar viņiem notika. Laikam jau tā. Bet abstrakt runājot, kad informatīvais burbulis ir bišu šūna. Tur ir daudz šūniņas, un katrām šūnām pietiek medus. Bet šis medus nav identiski vienāds. Un tur jāsaprot, ka informatīvā telpa nav viendabīga. Informācija nav viendabīga. Lietas, uz kā mēs reaģējam, nav viendabīgas. Tas, kas ir mūsdienu pasaulē, mēs dzīvojam informācijas pārbagātībā. Mūsu smadzenes vienkārši uzkaras. Mums tas stāsta, draugs stāsta. Tas ir vesels muģeklis. Tas dzīves kamols, kur mēs nevaram atrast īsto galu, jo tas informācijas ir daudz, ka mēs to netiekam galā. Tas, kas katram cilvēkam jāsaprot,
jūs jau variet teikt, ka kāds kaut ko pārspīlē vai nepārspīlē, bet ja lidmašīna ir lido uz reģionu, kur notiek, vai tūtam reģionā vai valstī notiek gaisa kaujas vai lido droni, nu tad tur jāpadomā, nu, vai tiešām vajag lidot uz turieni. Nu, varbūt tomēr atliekam uz nedēļu nelidojam. Ir fakti un ir fakti interpretācija. Tas, ka mēs esam, tas, ka šajā telpā mēs esam divi, tas ir fakts. Tātad divas personas mēs varam saskaitīt, mēs esam divi. Kāpēc mēs esam šajā telpā? Tā būs interpretācija. Vienam vajag podcastu, viens ir parunāts, viens tāpēc, ka forši sēž, otrs tur vēl kaut ko. Tā ir interpretācija. Un mums ir jāsaprot, mums jāspēj atšķirt šīs hauzas no pelavām, kas ir tas fakts, ar ko mēs varam analizēt un spēlēties, un kas ir tā interpretācija mūsu, ko mēs gribam vai ko mums citi pasaka. Runājot par lietnieku un šo te epizodu, šo te raidījumu, tad tur ir ļoti vienkārši pamata fakts, kas netika ņemts vērā. Krievija uzbruka Ukrainai. Tas ir fakts. Kāpēc uzbruka, tās ir interpretācijas. Un kāpēc tā ir viens, kuram uzbruka, tā vienkārši paņēma atdot to, ko viņš jau ir nosargājis. Ja otrs ir pateicis, ka es tev gribu atņemt visu, bet viņam tas nav izdevies, tad kāpēc tam vienam ir jāatņem? Nē, nu to saproti tu, bet tajā sarunā, kādu saproti, tas tā nebija. Ir tie narratīvi, tā ir tā informatīvā telpa, tā ir tās lietas, kam cilvēki tic. Ja tu man jautā, kā cīnīt, kā visus pievērst vienai ticībai un kāpēc viens tic tā un otrs tic tā, es nezinu. Mēs katrs esam individuāli, mēs esam personība. Viena vai otra mēs esam savādāki. Bet ja tev būtu jāatbild uz jautājumu, nu, kurā brīdī, nu, pieņemsim, tavas domas ir tavas, bet kurā tās citas domas tev ir ietekmējušas un, nu, respektīvi, vai tu zini, ka tevī ir palikts kāds, nezinu, kāda doma, kāds narratīvs, nu, bet vai mēs to varam vispār ietekmēt? Varbūt nevaram. Es atbildēšu pilnīgi absolūti. Viss, ko mēs redzam politikā, vai viss, ko mēs domājam par politiku, ārpus mūsu personīgā ego, ir ietekmētas domas. Tikai mūsu personīgais ego, mūsu pamat vajadzības, mūsu pamat ziņas nav ietekmētas domas. Tātad, ja es gribu ēst, dzert, tad tas nav ietekmēts, bet ja es domāju, lai Latvijā būtu labklājība, tā jau būs ietekmēta? Nē, tā ir tava, tas ir tavs ego. Tu to gribi. Tev to kaut kādu iemeslu pēc vajag. Nu, tas ir ļoti abstrakti. Tu nevari novilkt. Tas jau ir tuvāk būtībai. Bet tur jāsaprot, ka tas, ko mēs ir priekšvēlēšanu laikā, nu, jā, mums ir kaut kādas fundamentālas pārliecības. Tātad mūsu pārliecība par to, ka, nu, kāpēc mēs esam patrioti. Nu, to grūti saprast, iztulkot. Vai tā ir bērnība, vai man mega patriotus neaudzināja, prievīt nesēja, no karogu ārā nedzinu. Bet es tādas, kāpēc, nu, nezinu. Nemāku atbildēt šo tā. Bet ir kaut kādi šie mūsu pamatvērtības nogriežumi, ka mēs tādi esam. Tad, ja mums vajag ēst, mēs ēdam, mēs gribam ēst, vienam garšo apelsīnu, vienam negaršo apelsīnu. Tas ir fakts, un to nevar. Pārēsim, bet izsevs mūsdienā šī runājot par, tā ir viena lieta pētniecībā ir, kad vai mēs varam izpētīt, ar parastām pētniecības socioloģijas metodēm, mēs varam noskaidrot sociāli-ekonomiskus faktus un diezgan precīzi. Tā ir mana pārliecība, bet patiesībā arī to sāc ir apstiprinājis, un arī tas ir pētniecības tendencē, to tomēr arī zinātnieki apstiprina, ka tajā brīdī, ka mēs runājam par situācijām, kas apdraud mūsu eksistenci, tad aptauja, jā, tica, netica, balsos, nebalsos, patīk, nepatīk, vairs nav objektīvs rādītājs. Tāpēc, kad ieslēdzās aizsarga mehānismus, un neviens vairāk nestāsta patiesību. Jo labāk ir paklusēt par to, ko es domāju, nekā mani pēc tam par to nosoda vai vēl ielikt cietumā. Un, protams, ka Krievijā visas
Jūs variet uztaisīt pēc labākās gribas visforšāko socioloģisku aptauju, un jūs tāpat visdrīzāk dabūsiet, ka Putins ir foršs čalis. Jo tur cilvēki zina. Ja viņš pateiks, ka tā nav, tad viņam nākamajā dienā var atbraukt pakaļ. Un tāpēc viņš saka to, kas ir jāsaka. Dažkārt ir vieglāk pateikt to, ko cits grib dzirdēt, nekā pastāstīt, kāpēc tas tā nav. Un tas nav jau receptes tam visam. Bet tas, ko es saklausīju, un manuprāt, kas arī ir tas vērtīgākais, ka tu jau arī teici, ka ja kaut kas balstās uz mūsu pamatvajadzībām, tas zināmā mērā ir balstīts arī mūsu vērtībās, mūsu ieaudzinātībā, kas mums ir bijis ģimenē, kas mums bērnībā ir ielikts. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, ja tavas domas sakrīt ar tavām vērtībām, tad tu viņas vienkārši pieņem kā savas. Es domāju, ka jā. Pat tad, ja kāds ir papildinājumi pienesis klāt, tad viņš ir vienkārši jau bagātinājis tavas domas. Mēs nedzīvojam mucā, protams, ka mūs ietekmē, bet tās ir mūsu vērtības, tās ir mūsu domas. Jo tur jāsaprot, dezinformācija, tur jāsaprot informatīvā, pēc būtības, informatīvā ietekmes darbības lauks ir politika. Tātad mēs ietekmējam demokrātijās, mēs ietekmējam individus, lai viņi aizietu un nobalsot par konkrēto politiķi, un tas darītu konkrētās lietas, kāda interesēs. Jūs nevariet jaukt savu personīgās vajadzības tagad arī var, tagad arī TikToks ir gudrāks par ārstu un visu kaut ko, bet tas ir jau cilvēku spēja vispār analizēt informāciju un pieņemt kaut kādus faktus un atzīt lietas, bet pa lielam narratīvi ir stratēģija. Un stratēģija vēsta uz cilvēku un sabiedrības pārvaldību. Un sabiedrības pārvaldības forma ir politika. Tas ir vērsts uz politiku. Ja jūs paskatīsieties tos diskusiju jautājumus, par ko strīdās un ko it kā ietekmē viens vai otrs valsts narratīvi, vai narratīvu sistēmas vai propaganda, tas ir vērsts uz politiku. Bet tāpat tad mēs galu beigās, tāpat jau mēs nobalsojam par tiem, kuri tuvāk mūsu vērtībām, grozies kā gribi. Tā tas arī ir. Par vērtībām, ja tava vērtība ir drošība, vēlme justies drošam, tad tu balsos par to, kas tev liks justies droši. Jā, bet ja tava vērtība ir saglabāt valsti vai lai valstī būtu labi, tad tu balsosi, tā kā skatīsies, kas būs tuvāk. Tad mēs atkal nonākam pie tā. Mēs apgājām ļoti lielu loku, bet nonācām pie tās patiesības, ko visticamāk jau visi zina, ka arī domas balstās vērtībās, un īsti jau tā propaganda nevar ienākt, respektīvi narratīva propaganda īsti nesabojās tavas domas tik tālu, ja tas nebūs kontekstā tavām vērtībām. Ilgtermiņā es pieņemu, ka to var ietekmēt, tas ir sabiedrības. Tur ir bišķi sarežģītāki tie mehānismi, procesi, kā cilvēku novad līdz tam, ka viņš patiesi sāk ticēt kaut kam. Jā, bet tur jau ir ļoti specifiska vide. Tā ir ļoti, jā, bet es gribu, lai tas jāsaprot viena lieta. Tas, kas kādreiz skaitījās vervēšanas pēcdienestu darbs, ko darīja īpaši apmācīti cilvēki ar noteiktām metodēm, kas nebija likumiski atļautas. Jums jāsaprot, ka tās metodes, tie principi ir iznesti sabiedrībā. Un ja mēs paskatāmies, kā darbojās informatīvā ietekme un kā darbojās informatīvās operācijas, tā ir šīs ietekmes algoritmi pārnest uz sabiedrību plašāku. Tas ir sarežģītāk, tāpēc, ka sabiedrība ir kā šūna no daudzām mazām grupiņām. Un jūs nekad nebūs tā, ka valstī, kurai spēcīgi darbojas propaganda vai kaut kāda narratīva, visa sabiedrība ticēs. 99,98% aizgāja nobalsot, tikai tāpēc, ka divi bija slimnīcā un tiem nepienes biļetenes. Nē, tas nenotiek tā, pie Kim Čen Una tikai notiek un pie Putina droši vien. Realitātē, lai cik būtu spēcīgi, tā pati sabiedrības daļa būs, kas domās savādāk. Krievijas karš to parādīja.
tai daļai, kurai bija nauda, un kuri domāja savādāk un neticēja Krievijas speciālajai operācijai, viņi aizbrauc no Krievijas. Tad daļa, kurai nebija nauda, viņai nebija iespējas aizbraukt, bet tagad viņa māja un galva un saka, jā, viss ir pareizi, tāpēc, ka viņi negrib, lai viņus aiztiek, viņi grib dzīvot. Un te ir jāsaprot, ka šīs speciālās metodes, kas bija uz individu ietekmēšanu vai šauru grupu ietekmēšanu, ir pārnestas uz sabiedrības ietekmēšanu. Tur nav nekā jauna. Ir tikai nākuši klāt digitālie mediji, ir nākuši klāt psiholoģijas attīstība, ir nākuši klāt cilvēku zināšanas manipulācijā, tehniskās iespējas manipulācijā, bet nekā jauna tur nav. Un tad mēs paši kā individi patiesībā esam diezgan lieli manipulatori. Ja? Un ietekmējam ne tikai sabiedrības viedokli, bet arī citu viedokļus. Un tagad pēc būtības mūsu podcasts arī zināmā mērā ir sanāk ietekmēšana. Ja? Mēs to nodarbojamies ikdienā. Ja mēs viens otru neietekmētu, mēs vienkārši staigātu kā flegmas riņķi un nekas nenotiktu. Mūsu attīstības būtība ir ietekme. Mūsu virzība ir ietekme. Tagad jautājums tikai ar kādos nolūkos tu to dari? Kādos līdzekļos un kādos nolūkos. Un mēs ietekmējam individu, vai mēs ietekmējam individu kopumā, mēs ietekmējam veselu sabiedrību. Un kā mēs to darām? Tad noslēdzot šo podcastu, es ceru, ka mūsu saruna ietekmēja cilvēks domāt tā kā par sevi, par vērtībām un par to, ka ar savu rīcību un savām manipulātoru spējām tomēr mēs varam virzīties uz labiem mērķiem, nevis tikai sautīgiem mērķiem. Es gribu pateikt tev lielu paldies, ka piekriti būt manas pirmās epizodes viesis. Man pašai tas bija ļoti interesanti un izaicinoši. Tādēļ es atļaušos pareklamēt. Tātad, ja kāds vēl nav iegādājies šo burvīgo grāmatu, droši jautājiet man, vai arī es podkāstā noteikti kaut kur apakšā ielikšu linku, kur var iegādāties, jo te ir gan psiholoģiskā sadaļa, kā veidojās naratīvi, gan kā mēs kā cilvēki pieņemam lēmumus, gan arī apskats par antropoloģiskais apskats, gan ņemot vērā to, kā ir nākušas klāt digitālās platformas un vispār cik lielā informatīvā telpā mēs dzīvojam un kā tas patiesībā ietekmē. Un tie ir tādu mazu āķi iemetīšu, ka šobrīd valsts vīri, kas pasaulē dzīvo, lielākā daļa ir 65+, tad padomājiet, kurā gadā veidojās viņu vērtības, un viņi ir tie, kas šobrīd mēģina pateikt, kā dzīvot jaunai paaudzei. Ja godīgi, man īsti negribās dzīvot viņu pasaulē. Es ļoti ceru, ka mūsu valstu vadītāji, kaimiņu valstu vadītāji kļūs arvien jaunāki, un līdz ar to tā vide, kurā mēs atradīsimies, būs daudz progresīvāka. Bet tie, kas grib zināt, kuri tad Eiropas Savienības politiķi runā Putina naratīviem, tad es noteikti iesaku iegādāties šo grāmatu. Jūs atbalstīsiet mani, manu vīru un iegūsiet vēl papildus zināšanas. Paldies jums, ka klausījāties, un paldies. Ivar, tev, ka piekriti manam izaicinājumam. Lūdzu.